Sveiki, mīļās lauvas! Esmu gatava ar jums parunāt par septembra prognozēm, vai drīzāk es to saucu par vēstījumiem. Es atkal paskatīšos datorā, paklikšķināšu, lai ietu ātrāk. Jā, ko es jums varu pateikt? Jums vairākās kārtīs parādās kaut kāds milzīgs pagrieziena punkts. Kaut kāds pilnīgi kardinālas pārmaiņas, ja? Un arī attiecībā, runājot par attiecībām. Jā. Kārtas, ko vilku vispārējam fonam, lai aplūkotu, arī runā par kaut kādām kulminācijām. Nu, vispār es teikšu tā, ka šis laiks atkal ir tāds, nevis atkal, bet man tā atmiņā ir, ka augusts arī lauviņām, varbūt es nepareizi atceros, bet bija ko turēt, ja? Un septembrī tev atkal tiek tā kā atgādināts, ka vajag visu laiku saglabāt tādu mieru iekšējo. Vajag pieiet visam ar rāmu prātu. Tas būs tas lielais izaicinājums, ja? Jo tādi satraukumi un kā jau, ja ir kaut kādas pārmaiņas, tad tikai tas nav tā, ka es jūs tagad aicinu nobīties. Lūdzu nobīstaties, nē. Bet tā jau vienmēr ir, kad ir kaut kādas pārmaiņas. Pārmaiņas vienmēr ir ar kaut kādiem satraukumiem. Vienmēr pārmaiņas, kaut vai, ja jāmaina dzīves vieta, ja viņas jau varbūt arī tās pārmaiņas, protams, ka viņas var būt patīkamas, un tas satraukums var būt patīkams, un tāpat laikā satraukums ir satraukums, jā, ar visu pārvākšanos un tā tālāk. Es vienkārši to izdomāju tikko, kā vienkārši, lai jūs nomierinātu, jo es drusciņi laikam tā iesāku jau, jā. Bet jā, tās emocijas, tā kā var iet pa gaisu. Es parādīšu kārtas, ko es tarau kārtas nerādīšu, bet asociatīvās kārtas no sieviešu tēla kāvas atnāca šāda, jā. Sieviete, viņa jau bija kaut kur pagājušo reizi, un tāds vīrietis, jā. Tāds pārīts, jā. Tāds, es teiktu, interesants, vai ne? Tāds diezgan atšķirīgi viņi, vai ne? Jā, to var arī uztvert kā sievietes enerģiju, sievišķo enerģiju un vīrišķo enerģiju, jā. Jā. Un tas tev jāsako līdzi. Tas tāds, lai ir tavs uzdevums, ja? Lūdzu, lai tu nenoved sevi līdz kaut kādam tiešām emocionālam tādam sprādzienam, ja? Jā. Kaut kādas pārmaiņas tā tad ir, un emocijas tām līdzi arī ir. Un kaut kas varbūt ir bijis tā kā nogrūsts zemapziņā, tas var uzpeldēt ar tādu švunku augšā, jā. Bet tālāk, es jums pateikšu, var nesadīstaties, ja, jo vispār jau tā kārtas, par kur es te konkrēti runāju, ja, viņi ir pozitīvi kārtas ar tādām labvēlīgām izredzēm, ja, ar labvēlīgu atrisinājumu, bet vienkārši tas ceļš uz to labvēlīgo atrisinājumu, viņš var būt tāds trauksmains, ja. Un, jā, bet ja tev ir kaut kādas atbildes, jautājumi, kas ir bijuši tādi, un kur tu ļoti vēlies atbildes, tad šis ir mēnesis, kad tu viņas arī vari saņemt, ja. Lūk, jā, šis mēnesis, ja, var būt arī kā tāda gatavošanās kaut kam, kā jau, ja ir kaut kāds tiešām liels pagrieziena punkts, vai ne? Tad, jā, tā var būt gatavošanās.
gatavošanās kāzām, piemēram, jā, varbūt kāds precās rudenī. Vai, es vienkārši gribu mēģināt parādīt, kad, ka var arī būt kaut kas ļoti priecīgs, ja, jo runa ir par labām izredzēm un par kaut kādām vēlmēm, kas piepildās, jā. Vienkārši, jā. Vēl šis laiks var būt kā tāds atlaišanas laiks, kad tu atlaid pagātni, ja, atlaid kaut ko, kas kā reiz tev nav ļāvis justies tā labi, ja, kas tev kā reiz ir palīdzējis, pēdiņas, palīdzējis krāties tām kaut kādām emocijām, kuras tad septembrī tur nāk uz augšu, bet tas ir tik ļoti uz labu, tas ir par to, ka tu tad beidzot tu vari doties tālāk, ja. Jā. Viņa ir kopumā tiešām laba kārts, jā. Jā. To nevajag satraukties, jā. Satraukties. Jā, jums par to satraukšanos ir, ka jums ļoti ir jāpiedomā un arī jāpiedomā un jāuzticās tam dievišķajam, jā. Un ja arī gadās, piemēram, tiešām kaut kur nokļūdīties, kas mums visiem, pilnīgi visiem, laiku pa laikam, mēs katrs kaut kur nokļūdamies, ja? Tad atkal atceries, ka nevajag uzkurbulēt tur savā galvā, tur nezinu ko, ja? Tur līdz vaiprātam gandrīz vai, ja? Nokļūdījies, tas ir tikai lūdzu nepadomājiet, ka katrs te kaut kur ļoti, ļoti nokļūdīsies, ja? Lai gan es jums varu pateikt, ka atkārtot, jā. Kā var dzīvi nodzīvot vispār bez nokļūdīšanās regulāras. Es personīgi nezinu, es nevienu tādu nepazīstu, jā. Jā, bet galvenais ir par to, ka tu nevajag sevī tur nenormāli uzkurbulēt. Par to vienkārši tas ir jāatcerās, jā. Jā. Bet kaut kas tev ir radījis satraukums liels, kaut kas beigsies, jā. Un tad jau būs labi. Galvenais izturēt to momentu, kur tu tur pats uzkurbulē, ja, sakurbulē, ja, līdz tādam, jā, klusām šausmām. Ja tu vienkārši pievakatē, ka to nevajag tā sev tā pāri darīt, ja. Jā, jā, tā tad elpo mierīgi un esi elpo dziļi, kā saka, jā, tā teic, jā, un esi mierīgs, jā. Jā. Vēl viena kārts liecina par to, ka beidzās kaut kādi varbūt pat konflikti, varbūt nesaskaņas. Ko es zinu? Ziniet, kā varbūt visādas situācijas var būt, kaut kas, kur beigās jūs ņemat un izlīkstat, ja? Jo ir kārts par to, ka notiek tāda enerģijas maiņa no agresīvas enerģijas uz mierīgu, ja? Jā, pa vidu varbūt, ka piedzīvos to eksploziju, ja, par ko es brīdinu. Galvenais ir neturpināt viņu prātā tā sevi skurbulēt. Varbūt šitas ir pats galvenais, kas tev jāpaņem, ja. Neturpini prātā to visu to tā kurbulēt, beigās tiešām jāiet pēc baldarjāņiem, ja, un tā tālāk, ja. Kaut kas samainās, nomainās pilnīgi viennozīmīgi uz labu un atbalsta to tavu iekšējo mieru, ja. Ir kaut kas samainījies, vai ārēji apstākļi samainījušies, vai tu pati esi samainījusi kaut kādu savu attieksmi, ja, un tu patiešām iegūsti lielāku harmoniju un mieru. Joprojām vēl var būt, kad kaut kādas tev vēl ir kaut kādi regulējumi jāveic, ja? Bet tev pilnīgi noteikti tev iedrošina, ka vibrācijas mainās, un viņas mainās pilnīgi noteikti uz labu, un situācija atrisinās, ja? Ja tev ir ar kādu attiecībās kardarbību, tad viņa
atrisinās. Un katrā ziņā viņi paliek mierīgāki, ja? Ziniet, kā es jau nekad nevaru pateikt tieši ka tā, bet tas, ka mierīgāks, tāds ir, jā. Ir. Jo vēl viena kārts runā par to, ka tu patiešām paliec priecīgāka un tu saņem arī savu mīļo cilvēku, kas tev ir apkārt atbalstu, ja? Un tu patiešām vari sajusties arī patīkami palutināta no citu puses, ja? Un sajusties, cik tu tomēr esi svētīta, ja? Ar savu ģimeni, ar saviem mīļajiem, ja? Jā, ka tava dzīve ir jauka un tavā dārziņā plaukst puķītes un jā, un vispār jau, ka tev ir laba dzīve. Jā. Lūk, un tad plūstoši pārējam mēs tagad pie attiecībām, ja? Pie attiecībām. Es jau nolasīju, ka man tā kā parāda, ka ir tādas spēcīgas pārmaiņas, jo spēcīgas enerģijas. Arī šī kārts stāsta, tā kārts, ko es jums nerādu, stāsta par to, ka tas ceļš uz šo te jaukajām pārmaiņām, spēcīgajām pārmaiņām, kas noteikti nāks tev par labu, viņš var būt ar kaut kādu savu smagumu, jā. Viņš tev, attiecīgi tas nozīmē, ka patiešām tas tev var būt tāds satraucoši, jā. Tas var būt tāds nērts veids, jā, kā nonākt, jā, vēl viena kārts, jā. Bet. Tas viss ir tāpēc, ka tev tiešām tā kā tiek pavērts jauns portāls, un tu šajā mēnesī, septembrī, tu tiec tā kā dievišķi vadīts un atgriezts uz tā sava pareizā ceļa. Tad patiešām ir ļoti, ļoti labvēlīga kārts, tev tieši iedrošina, ka nevajag baidīties, jā. Kaut arī, protams, kad loģiski, ka tu vari izjust bailes, jā, bet tas viss ir augstākajam tavam labumam, priekš tava augstākā labuma. Viss, kas notiek un kas notiks attiecībās, jā, kaut kādi pagrieziens, jā, kaut kādi, jā, zini vienkārši, ka tas ir dievišķi vadīts un nāks tev pilnīgi noteikti tev pa labu. Tu tā kā pirms tam esi vairāk gājis attiecībās ceļu, kur ego nosaka toni, ja? Un tad tagad tev paņem un skaisti ieveda tādās dievišķākās enerģijās, tādās apgrotākās, ja? Tas nenozīmē, ka visi paliek tādi vai ne ar un svētie, bet šis ir pagrieziens, kas pilnīgi noteikti ir svētīts, teiksim tā, ja. Tev tiešām ir svētība caur šo pagriezienu. Viņš tev ir svētīgs. Viņš tev nāk kā svētība, ja. Jo ego mūs var aizvest, tur nezinu, kur ego, starp citu, arī patīk karot un iedegties kaut kādā savā paštaisnumā un cīnīties par to, lai tagad visi mani godātu, cienītu, ja, un kaut kā to pārprasti, mēģināt nostādīt sevi kaut kā, nepareizi, ja, nepareizi. Jā. Lūk, bet tātad arī šī kārts galu galā pilnīgi noteikti saka, ka visi pavērsieni, kas tev būs arī attiecību ziņā, viņi ir pozitīvi pavērsieni. Pilnīgi noteikti, tas ir pilnīgi noteikti. Jā, un pēdējā kārts ir kārts no eņģeļiem, un viņi ir par to, ka interesanta vēsts, ja, to, ko es teicu, vai ne, ka tev saka, ka
tev vajag izvirzīt, tā kā prioritizēt, pareizi saku, prioritizēt, es labāk nelietošu svešots. Tātad tev vajag sevi izvirzīt priekšplānā. Runāsim latviski, ja? Ka tu esi prioritāte pati sev, rūpes par sevīm tev, lai ir prioritāte. Bet, zini, tādas īstas patiesas rūpes, ja? Tas nav vispār saistīts nekas ar ego. Eņģeļi tev saka, ka tev ir skaista dvēsele. Eņģeļi saka, ka tu kā reiz esi no tiem, kas palīdz un sniedz to savu palīdzīgo roku citiem, jā. Tu palīdzi viņiem piecelties, jā. Tava sirds ir atvērta gan drīz vai 24 stundas dienā, jā. Tu esi tā kā pieejama un atvērta, jā. Un, tāda brīnišķīga Dieva dāvana. Tu esi, tiem savējiem, jā. Bet tu nevari būt tikai dodoša, tu nevari būt tikai tāda, kas rūpējās par citiem. Tev arī vajag saņemt atpakaļ šo te enerģiju, jo mēs nevaram mīlēt un būt izstarot gaismu, ja mēs paši esam jau pilnīgi iztukšojušies, ja, un pārguruši. Tāpēc eņģeļi tev aicina parūpēties par sevi, varbūt pat uzrīkot kādu spā procedūru aiziet, ja, un ļaut citiem parūpēties par sevi. Jā, lai citi tevi apčubina. Tā kā tu vari jau atvērties citu rūpēm, sagatavot sevi, ka tu tagad atvērsies citu rūpēm, jā. Un lai tagad tie citi tev būtībā atdara, nevis, ka tu pieprasīsi, jā, bet eņģeļi tev aicina pieņemt šo te citu palīdzību, ja, un ka tu vienkārši ļaujies. Varbūt tev nemaz nebija tik viegli pieņemt citu palīdzību, ja, bet tev tomēr tas ir ieteikums darīt. Jā, un tev vēl viena kārts īstenībā parāda, kad patiešām tu esi savu mīļoto cilvēku ieskauta, ja, un viņi patiešām ļauj tev justies tā labi un mīlētāji. Jā. Tāds vēstījums. Tā kā tev noteikti tu esi brīnišķīga dvēsele. Mums visiem ir ego, jā, un mēs visi varam drusciņā, tā kā, jā, mums visiem savā ziņā var paslīdēt tā kāja, tāpēc, ka ir grūti īstenībā saprast reizēm, kur tā pašcieņa un kur jau ieslēdzās tāds ritīgi ego, kurš pieprasa tas, ka tu esi dodošs, tas ir fakts, tas te parādās, jā, bet jā, bet to ego. Es vienkārši domāju, kā teikt noformulēt, es atkal te ievilkos, ja, un kā to pateikt, ja. Bet tā kā, redz, tu esi tik jauka un dodoša, ja, tev paskaties, kā tev palīdz un ievirzīs tev kaut kādās, tad tu redzēsi, bet tu zini, ka tās ir tās pareizās sliedes, kur tev ievirza. Jā. Tālūk. Tātad, jā, viss vairāk. Es tā domāju, kā to pateikt, man diplomātijas laiks saka, man ir grūti, tāpēc man ir vieglāk grupās, kuras aprakstu, kuras veidoja aprakstu, un tad es varu izdomāt noformulējumus, tad citas aicinu jūs uz grupām par ziedojumiem.
Vēl man būs mājaslapā veikals zemapziņasspēks.lv, kur par simbolisku naudu tu vari saņemt dziļu aprakstu vai skaistu vēstījumu no eņģeļiem vai no savas zemapziņas, jā. Tas jau īstenībā viss ir tik ļoti saslēgts un īstenībā to grūti atdalīt, jā. Bet, nu jā, un tur tad es arī varu dziļi analizēt un bez pauzēm šādām, jā. Lūk, tālūk. Labi, mīļie lauviņas, es jums novēlu sapildīties ar tādu paļaušanos, ļaušanos dievišķajam. Ziniet, ka viss, kas notiek, ja tas būs patiešām dievišķi vadīts, tu tiec uzlikts uz īstās, patiesās prieka takas, jā, un būs viss brīnišķīgi. Varbūt tas ceļš ir tāds, ka jāvaktē sevi, lai tu tā pārāk nemazvēlcies, nesatraucies, jā, bet fināls pilnīgi noteikti ir brīnišķīgs ar laimīgām beigām. Labi, lai jums jauks mēnesītis, atā!